Atkritumu apsaimniekošanas reģionālais centrs Liepājas RAS Dienvidkurzemes atkritumu apsaimniekošanas reģionā aizsācis kampaņu Tuvāk saknēm šķiro bio. Tās mērķis ir pilnveidot sabiedrības izpratni par bioloģisko atkritumu šķirošanu un dzīvesveidu, kas apliecina atbildību par vidi. Kampaņas vadmotīvs veicināt aprites ekonomiku. Šī kampaņa ir tāda pirmā lielākā. Pirms tam mēs, protams, esam strādājuši ar cilvēkiem, arī stāstījuši par bioloģisko atkritumu dalītas vākšanas nozīmi, bet cilvēki ir atsaucīgi, ir gan, protams, arī daļa skeptiski cilvēku, jo tas ir kaut kas jauns, tie ir paradumu maiņa. Bet vispār mēs jūtam, ka cilvēks sāk par to vairāk interesēties, un arī, piemēram, pie šiem atkrituma operatoriem ir novērojams, ka arī pieprasījums pēc bioloģiski noārdāmajiem konteineriem ir pieaudzis. Uzņēmumā norāda, ka šķirot bioloģiskos atkritumus nav sarežģīti. Ir vajadzīga tikai griba mazliet mainīt savus šķirošanas paradumus. Bioloģiski noārdāmos atkritumus var dalīt, vākt un izmantot divos veidos. Viens ir šis veids, kur mēs varam likt šajos bioloģiski noārdāmos konteineros un nodot viņus atkritumu apsaimniekotājiem, kas tālāk nonāk šeit pie mums atkrituma poligonā, un mēs viņu pārstrādājam atjaunojamā enerģijā, gāzē un siltumenerģijā. Un otrs veids ir veidot mājas kompostu. Būtiska nianse tiem iedzīvotājiem, kuriem pašiem nav savs pleķītes zemes, kur kaut ko audzēt, un komposts līdz ar to nav vajadzīgs, ir iespēja šos atkritumus atdot citiem, kuriem šāda vajadzība ir. Šādi hibrīdi varianti ir ļoti daudz un dažādi. Var veidot šos mazos mājkompostus pie savām mājām. Ir arī tādas vairāku dzīvokļu mājas, kas ir apvienojušās un, piemēram, liek savu nopļauto zāli un arī savus mājas atkritumus kopā. Bet tur tādas mazākas dzīvokļu mājas. Tad, protams, ir tādi, kas uzkrāj šos atkritumus un nodot kādam kaimiņam. Rīgā vairākās apkaimēs, kur cilvēki ir ar tādu apņēmīgāku zaļo domāšanu, viņi izveidojuši arī šos kopējos kompostus. Kaut kādas šādas vēsmas ir dzirdētas arī Liepājā, kur šajā pie Juliānas pagalma ir šis kopienas dārzs. Man liekas, ka tur arī kaut kas līdzīgs ir ticis veidots. Lai arī kopš šī gada bioloģisko atkritumu vākšana ir obligāta visā Latvijā, iedzīvotājiem vēl ir daudz neskaidrību, kā darīt un kur tos likt. Svarīga ir dalītas atkritumu vākšanas infrastruktūras pielāgošana ne tikai individuālajās mājsaimniecībās, bet arī daudz dzīvokļu namos. Sākumā mazliet bija tādas raizes par to, ka šo atkritumu šķirošanā nevar izmantot parastos polietilēnu maisiņus. Līdz ar to tas tādas bažas radīja, ka jāizber ārā no atkrituma maisiņiem šīs saturs, ko arī centās darīt iedzīvotāji, bet, kā mēs zinām, šobrīd ir pārdošanā nopērkam arī bioloģiski degradējoši maisiņi. Tad šobrīd šis jautājums nekādas grūtības nesastāda. Vienīgais tas, ka tā kā mēs jau daudz atkritumu šķirojam, tas nozīmē, ka vēl viens atkritumu maisiņš, jeb kāds trauciņš ir parādās virtuvēs, lai nošķirt šo atkritumu veidu tieši. Jautājums paliek atklāts atkal par šo tīrības uzturēšanu šim konteinerim. Ja tas ir uz mājas pleciem, tas varētu palielināt izmaksas par šo apsaimniekošanu, jo, kā mēs zinām, arī šo bioloģisko atkritumu apsaimniekošana nav par velti. Tā kā grūti pateikt, cik tas būtiski atvieglo dzīvokļu īpašnieku finanses. Bet tas, ka mums uz šo zaļo kursu ir jāiet, tas ir skaidrs. Tas ir neizbēgams process. Mēs esam šo lauciņu iestaigājuši, liekas, ka diezgan tā veiksmīgi. Vēl viens segments, kam savā kampaņā Liepājas RAS pievērš pastiprinātu uzmanību, ir sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumi, jo tajos bioloģiski noārdāmo atkritumu īpatsvars ir vislielākais. Jā, mums ir viegli. Es pieļauju, jā. Jo, kas paliek pāri uz šķīvīšiem, to, kas ir ēdams, to notīra vienā vietā, pēc tam iever konteinerā. Ja tā pasaules rēķinā, es pieļauju, ka kaut kā 20% no tā kopējā apjoma. Protams, ir tas, ka tajā lielā konteinerā jau ber visas ēdienu atkritumus, tur tā aprite ir lēnāka, viņš piecūkojās, smird. Šis tā kā ir mazāks, kompaktāks, to tad izved, viņi puslīdz arī tīri, regulāri.
Individuālajās mājsaimniecībās bioatkritumi visbiežāk nonāk komposta kaudzē vai kastē. Turklāt ne tikai lauku apvidū, bet arī pilsētā. Tai skaitā kā paraugu pārējiem var minēt privātu māju Liepājā, Jēkaba Dubelšteina ielā 10, kuras saimnieks atkritumu šķirošanai pieiet tik racionāli, ka viņa saimniecībā sadzīves atkritumu nav vispār. Es izmantoju 3 konteinerus bioloģisko atkritumu šķirošanai, un tad tas cikls apmēram tā 2 gadi ir. Viens pilns, tad sāk atkal nākamo, izsijā, liek atpakaļ, un tad tās vēl kādas daļas, kuras nav satrūdējušas, liek atkal atpakaļ, un tā cikls, un tad visu dārzā atpakaļ liekam. Bet tas nav tikai tā bioloģisko atkritumu šķirošana, faktiski es šķiroju visu. Jā, gan atsevišķi plasmasu, atsevišķi metāla buņģes. Tāpat man atsevišķi ir tovers priekš izlietotajām baterijām, tās savācu. Faktiski es izmantoju arī pie mājas būvniecības, man tikai, varētu teikt, noārdāmie materiāli. Visi, jā, tā ka šajā te mājā nebūs neviena reģipša plāksne. Faktiski Liepāja ir lieliski nodrošinājusi iespējas šķirot atkritumus. Būtībā tas ir tāds attieksmes jautājums, vai tu šķiro vai ne. Tā mājās ir garāžā turu maisu makulatūrai, visu papīrus un visu to pārējo. Tā ka faktiski, ja runā par kaut kādiem sadzīves atkritumu, tāda man praktiski nav. Kampaņas laikā plānotas publikācijas, aktivitātes sociālajos tīklos un mediju kanālos, kā arī vides objektu izveide, video un podkāstu veidošana, konkurss skolēniem. Bet kampaņas noslēgumā septembrī plānota Tuvāk saknēm šķiro bio meistarklase Liepājas Pētertirgū.